Kopš uzsākusies kontinentālās hokeja līgas 8. sezona, nu jau aizvadīti 2 mēneši un neskaitāmas spēles. Rīgas Dinamo šī sezona bijusi satraukumu, rūgtuma un fantastisku uzvaru pilna. Tik līdz fani un hokeja līdzjutēji sāka ar rūpēm noraudzīties mūsu komandas zaudējumu sērijā, tā izbraukuma spēlē Magnitogorskā komanda ar 3-1 uzvar vietējo Metalurgu. Ar šo uzvaru tiek pārtraukta sezonas garākā 6 zaudējumu sērija. Fani uzgavilē, jo izrādās, ka tieši šī spēle rada lūzumu, un tālāk seko neticamas uzvaras mājas spēlēs. Par to spēli, kas bija Sanktpēterburgā uz Miķeļa dienu. Tā bija Miķeļa diena, vai ne? Svētais Miķelis mums palīdzēja, mēs vinējām 4-1 Sanktpēterburgā, bija kolosāls mačs. Viens no labākajiem šajā sezonā, varbūt ne labākais, veiksmīgākais. Bet mēs atšķirāmies ar to, par ko mūs mīl kontinentālā hokeja līgā, kad viņi saka tā, Rīgas Dinamo ir tāda nepārspējama komanda, nevar zināt, ko viņš šodien izdarīs. Un tas ir varbūt mūsu tāds slepenais ierocis. Tamdēļ mēs daudziem patīkam. Dinamo Rīga vārtu sargs Jakubs Sedlāčeks šajā spēlē atvairīja 37 no 38 metieniem un atšķirā. Mums punkti bija ļoti nepieciešami un esam ļoti priecīgi, ka šodien tos izdevās iegūt. Šajā līgā katrā komandā ir spēlētāji ar ļoti augstu meistarību. Metiens var sekot acu mirklī. Spēcīgi pretinieki ir vieglāk arī spēlēt pretī, jo tu vari paredzēt, ko viņš darīs un kā viņš spēlēs. Bet ar to pašu savu līmeņu pretinieki nav tik viegli spēlēt, jo tev ir jāuzņemās sevišķi mājās tā, kā teikt, tā līdera loma, tā jāspēlē tā pirmā viola. Un tas nevienmēr padodās un sanāk. Jau pēc pāris dienām, 27. oktobrī, Rīgas Dinamo arēnā Rīga pēc pārliecinoši aizvadīta pirmā perioda ar 7-1 sagrāva Hanti-Mansijskas Jugra, tiekot pie pārliecinošas uzvaras. Šodien bija svētki. Spēle aizgāja no rokas, puiši atbrīvojās un rādīja tiešām ļoti labu meistarību. Un mēs vēlreiz pārliecinājāmies par to, ka sports ir sports. Un, ja veicās, tad viss notiek. Un šodien bija veiksmīga diena. Mēs uzvarējām ar ļoti labu rezultātu, gan arī uzstādījām rekordu. Jo, es domāju, pirmā sezonā tas bija, kad mēs iemetām 8 ripas. Šodien 7. Nav slikti. Tā kā ļoti laba diena, tā kā viss kārtībā. Šajā spēlē Dinamo faktiski samala pretiniekus zem uzbrukuma viļņiem. Viesi izšķīrās nomainīt vārtu sargu, taču tas nemainīja spēles gaitu. Notikums laukumā izteica arī metienu attiecība. Pirmajā trešdaļā tā bija 14-3 Rīgas Dinamo labā. Protams, priecēja, kad uzvarējām, guvām tik daudz vārtus, bet bija tā sākumā ļoti nedroši iesākām, mazliet tā kā bailīgi. Tomēr, Jugrā tomēr spēlē pietiekoši meistarīgi spēlētāji un viņiem ir stipri vairāk punktu, un pēdējās spēles viņi ne tik veiksmīgi spēlē. Bet palīdzēja tas, ka guvām vārtus, pēc tam guvām vēl viens, un tad zēni atraisījās, dabūja tādu pārliecību par sevi, un, protams, priecēja, ka guvām ļoti labu, sevišķi mājās, mājās mums īpaši labi veicās pēdējā laikā, guvām ļoti labu uzvaru. Skaisti, smukt rezultāts, un gribētu to katru spēli tā, bet katru dienu tā negadās. Pirmie 3 goli bija daļēji ar veiksmi. Līdz šim mums neveicās, tagad mums tie goli paveicās, cerams, ka tā veiksme no mums neatgriezīsies. Protams, pie katras veiksmes arī vajadzīgs ir kārtīgs darbs klāt. Pie Rīgas Dinamo veiksmes katrā spēlē rūpīgi piestrādā arī komandas fani. Dziedot, kliedzot, bungājot, analizējot, raudot un smejoties, viņi pavada katru komandas spēli, neatkarīgi no tās rezultāta. Kā jums patīk spēle? Patīk. Laikam atvedām veiksmi no Magnitogorskas, bijām izbraukumā. Spēlētājiem noskaņojums ir, viņi cīnās katrā spēlē, ja nekrīt, tad nekrīt, kā viņi saka, bet, ja veicas, tad veicas. Bet noskaņojums ir un spēlē no sirds. Ja visu laiku bija tas kritums, tad
ir ļoti liela cerība, ka sāksies kāpums, jā, un tas ir pēdējais laiks, jo pēc Magnitogorskas, pēc tās uzvaras obligāti ir jāuzvar šīs divas mājas spēles. Ja tās tiks uzvarēts, tad ir viss kārtībā, jo sezona ir principā tikai pusē, un trešdaļa ir nospēlēt mājas spēles, tā kā 2/3 mājas spēles vēl ir mums jāspēlē, jā, tā kā nav vietas satraukumam. Es esmu Kuldīgas atbraucis, pastīties un nekas pa interesi. Man patīk, kad palaid jaunos visu, redz Kuldīgu smuki iemet, nepatīkam. Jauniem jāļauj spēlēt, un ir saturīga spēle. Tā tiešām ir, ko redzēt, bija skaisti. Fani vienmēr ir kā sastais spēlētājs un vienmēr atbalsta. Arī komandas vadībai ir savs redzējums par to, kā komanda spēlē un ko no tās iespējams gaidīt nākotnē. Pirmais jau, es domāju, kad sportā ir daudz tādas, daudz man pie kā jāpiestrādā. Man liekas, tehnika nenāk vienu dienu, vai ne? Tas ir gadiem ilgs sūrs darbs, un to tehniku nevar izlabot par vienu sezonu. Bet puiši diezgan labi spēlē. Taktika gan var pamācīties bišķi labāk. Fiziskais, kā mēs redzam, pagaidām ir normāls. Nu tad paliek cīņas spēks un motivācija. Un, ja spēlēs par katru centimetru, tad mums ir iespējas uzvarēt, kā mēs redzam, arī vislabākās komandas. Es te gribētu arī piezīmēt, ka par KHL kaut ko pateikt, jo Kontinentālas hokeja līgas delegācija bija aizbraukusi uz Ķīnu, kā bija zināms jau, un tika norunāts, kad acīm redzot Ķīna ar divām komandām nākošajā sezonā piedalīsies Kontinentālā hokeja līgā. Tā kā ja viss veiksies tā kā vajag, tad varbūt arī Ķīnas, un mēs redzēsim Ķīnas spēlētājs te Rīgā. Lai Dievs tā dot, lai tā notiek. Tas vispār būtu pavisam interesanti, vai ne? Pavisam nesen komandai pievienojies vēl viens somu treneris. Iespējams arī, ka šīs pārmaiņas ļāvušas komandai gūt satriecošas uzvaras. Bija mums te tāda iespēja, izrunājām vecāko treneri, kad bija iespēja mums te pieaicināt vēl vienu tā kā palīgu somu, un arī galvenais treneris tā kā gribēja. Jā, tomēr viņi tautietis, tomēr viņam tā kā varbūt vieglāk ir. Kopā ar Dinamo vadību tomēr izlēmām, ka, ja tāda iespēja ir, tad pieaicināsim viņu klāt, un tomēr vēl viens treneris, teiksim, nenāks pa ļaunu, jā, un tomēr vienu galvu klāt, varbūt ienesīs kaut ko svaigi, kaut ko tādu neordināru, jā, kas mums palīdzēs, teiksim, mazliet pamainīt uz spēles stilu. Vai tas jaunā trenera pienesums, jā, jo viņš tagad vada treniņus, un vada treniņus mazliet savādāk nekā mēs līdz šim darījām. Interesants tos treniņus taisa, tā kā kaut kāds viņa pienesums ir, un es domāju, kad pozitīvs, jā, kā nekā, vinējām tagad 2 spēles pēc kārtas, cerams, ka nāks arī 3., 4. un 5. Visi ar nepacietību gaidīja nākamo spēli, kad Dinamo Rīga spēlēja ar Austrumu konferences līderiem Jekaterinburgas Automobiļus, kura skatītājiem paņēma daudz nervu, tomēr deva kolosālas emocijas un vienkārši fantastisku uzvaru. Pēdējos 3 vārtus, kas burtiski ļāva izraut uzvaru, Dinamo guva minūtes un 44 sekundžu laikā. Un, protams, galvenais, kāpēc skatītāji nāk, tā ir komanda. Bet tajā pašā laikā atmosfēra ir arī ļoti svarīga. Un mēs Rīgas Dinamo cenšamies ieguldām ļoti liels finansiāls līdzekļus, lai skatītājiem būtu patīkami gan mūzikā, gan kaut kādos priekšnesumos, kā jūs redzat, atrakcijās. Rūpējamies par to, lai cilvēki nāk, jo viņi atnāk uz vakaru, tad lai viņi aiziet arī priecīgi uz mājām. Kolosālu atbalstu komanda saņem ne tikai no līdzjutējiem un faniem, bet arī no bijušajiem spēlētājiem. Latvijas hokeja leģenda, vārtu sargs un treneris Uldis Opits uz katru Rīgas Dinamo spēli bijušajiem spēlētājiem izdala 20 biļetes, lai kopā justu līdz mūsu komandai, par ko komandas vadība viņam ir ļoti pateicīga. Es tā domāju, man tā bieži jautā, kāda spēle mums vairāk patīk, 1., 2. sezonā vai pēdējā, 7. Tad es tā padomāju, labākā spēle mums vēl priekšā. No šādām spēlēm hokejisti gūst lielu pārliecību, izbauda uzvaru, bet jau nākamajā dienā gatavojas nākamai spēlei.
Šodien Dinamo spēlēs viesos pret Helsinku Jokeru. Visi Latvija cer, ka uzvaru sērija turpināsies arī izbraukumā. Tikai Rīga, tikai Dinamo! Tikai Rīga, tikai Dinamo!